Sveiki! Šis ir raidieraksts Arotbiedrība nākotne un sociālais dialogs Latvijā. Mūsu raidieraksti kopumā ir 10 un tapuši sadarbībā ar Friedricha Eberta fondu Baltijas valstīs. Labdien! Šodien mūsu LSAB Pro podkāstā ir īpašs viesis Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns. Labdien! Labdien! Un pirmais jautājums par tēmu sociālais dialogs Latvijas pastām ir šāds. Kādi ir galvenie sasniegumi Latvijas pastām 21. gadā, varbūt pēdējos 5 gados, un ko jūs īpaši vēlētos izcelt? Jā, tāds sarežģīts jautājums, jo izdarīts ir tiešām daudz arī nozīmīgas lietas, daudz vēsturiskas lietas un arī tādas, kas ir pastā notikušas pirmo reizi un iepriekš nekad nav bijušas. Pāris varbūt varu izcelt un kas varētu ieskicēt tādu gan mērogu, gan tiešām nozīmīgas un īpaši aktuālas lietas arī tieši 21. gada kontekstā un kad mēs saskaramies ar pandēmijas izaicinājumiem. Jā, viens ir šķirošanas optimizēšana, jeb šķirošanas automātiskas sūtījums, šķirošanas, svēršanas, skanēšanas, dimensiju mērīšanas iekārta Latvijas pasta šķirošanas kompleksā. Tas ir pirmais tāda veida rīks Latvijas pastā, un iepriekš viss faktiski sūtījums šķirošana notika manuāli cilvēku rokām. Tad tas ir tas virziens, kur gribot, negribot mums ir jāstrādā, un jāstrādā ir vēl vairāk, jo tā atslēga tādiem lieliem infrastruktūras un īpaši pastu uzņēmumiem ir efektivizācija un efektivitāte, kas nav tikai tāda mūsu vēlme, bet ko mums diktē tirgus un klienti. Tas ir tāds nozīmīgs projekts un īpaši arī Covid kontekstā, lai mēs ar pēc iespējas mazāk cilvēku klātbūtni un saskarsmi šo sūtījumu spētu apstrādāt. Jo cehs ir tāda viena no vietām, kuri, protams, izaicinājums nodrošināt arī visu laiku distanci, jo bieži vien šiem cilvēkiem jāstrādā ir arī netālu vienam no otra, un, protams, šī iekārta mums palīdz. Otra lieta, ko es varu uzsvērt, arī ir tie paši pakomāti, kas arī ir kontekstā ļoti aktuāli šobrīd ar pandēmiju, jo šī bezkontakta izsniegšana piedzīvo tādu uzvaras gājienu, ja varētu teikt, tieši šī laikā, un klienti diktē to, kad viņi vēl šādu pakalpojumu. Arī šis pakomāts ir salīdzinoši jauns produkts pastā, kas nav bijis iepriekš. Jāatzīmē arī noteikti, kad novēlots produkts. Domāju, kad viņiem vajadzēja jau parādīties, nevis 2 gadus atpakaļ, bet droši vien kādus 8 gadus atpakaļ. 2009. Vai 2011. Kaut kur ap to laiku, 9. varbūt tas bija tāds krīzes laiks, kad bija lejupslīdumi, lejupslīdes ir jābūt ļoti drosmīgiem, lai kaut kādas investīcijas veiktu, bet tai pašā laikā krīzes ir un tādi brīži ir ļoti pateicīgi ieguldīšanai attīstībā nākotnē. Un mans jautājums varbūt vēl paturpinot par digitalizāciju, robotizāciju, kā mēs vēl varam to nosaukt, piemēram, pakomāti un šķirošanas iekārta un vēl, kas vēl ir sagaidāms attiecībā uz darbiniekiem, kāda vēl ir ietekme un plāni, ja tā var jautāt. Mēs tā arī retrospektīvi skatoties varētu droši vien kā aizņemt visu šo raidījumu laiku, bet noteikti var paturpināt arī par tādām taustāmām lietām, kas skār tieši pasniekus. Tas ir, neaizmirsīsim, pāris gadus atpakaļ mēs ieviesām arī pasniekiem, faktiski aprīkojām viņus ar viedtālruņiem, kurus pasnieki izmanto arī sūtījumu skanēšanai, paraksta paņemšanai no klientiem. Un tā ir tiešām mērā arī digitalizācija, jo aizvietoja pirms tam manuālu papīra darbu, kur mēs faktiski aprakstījām dažādas lapiņas un klients aprakstīja pēc tam to, kāds ievadīja sistēmā. Tas notika ar laika nobīdi un tas nekādā mērā nesasniedz tās šīs dienas arī prasības, ko sagaida gan klienti, gan tirgus. Bet es teiktu, ka tas ir visos posmos vēl ļoti tāls ceļš ejams sūtījuma izsniegšana pasta nodaļā, vēl viena tāda tēma, kur arī 2 gadus atpakaļ mēs sākām tādu projektu, kas pie mums saucās Čūska, lai
vienkāršot un pātrināt šo sūtījumu izsniegšanas principu, kāds notika pasta nodaļā. Otrs arī mainīt viņa kārtību. Ja pirms tam bija tā, ka faktiski katra nodaļa uzturēja to savu sūtījumu noliktavu pēc saviem ieskatiem un bieži vien reģistrēja šos sūtījumus vai nu pēc datuma, kad viņš saņemts, vai nu pēc numura, vai nu pēc vārdu uzvārdu, kas ir saņēmējs, tad šo principu mēs mainījām ar to, ka mēs reģistrējām nevis pēc kaut kādas pazīmes šo sūtījumu, bet pēc viņa atrašanās vietas plauktā. Un tādējādi pastnodaļu darbiniekiem kļūt daudz ātrāk un vienkāršāk šos sūtījumus sameklēt, līdz ar to arī izsniegt un pātrināt šo caurlaidību pastnodaļās. Bet te vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, un tas nekad nebūs pabeigts šodienas apstākļos, kad mēs redzam, ka pasaulē ir bezkontakta sūtījuma izsniegšanas nodaļas, kur bez personāla klātbūtnes cilvēki atnāk paši, paņem savu sūtījumu, nosver, noskanē un pa otrām durvīm dodās ārā. Tā, kad tādas lietas jau ir, un domāju, ka tikai laika jautājums, kad arī šeit tādi vai savādāk šie te uzlabojumi parādīsies. Bet par vispār mēs to turpinām meklēt un attīstīt, un tagad arī valsts uzņēmumiem ir, tā ir, man liekas, ļoti pareiza tendence, kad jāiegulda research un development, tas saucās angliski, latviski tā laikam ir attīstība un izpēte, jāiegulda pat, jāatvēl, teiksim, zinām budžeta līdzekļi tam, un es domāju, tas ir ļoti pareizs virziens, jo tikai meklējot un eksperimentējot var atrast un pie kaut kā nonākt, un bieži vien, kas arī mums ir bijuši konkrēti piemēri, ka tu atrodi pat pavisam kaut ko citu, līdzīgi kā Kolumbs brauc atklāt Indiju un atklāja Ameriku, bet to var izdarīt tikai darot. Mēs viennozīmīgi atbalstīt no arotbiedrības puses tādu atklājumu, kas dotu vēl vairāk cilvēkiem darba un arī tādus varbūt uzlabojumus, ko darbinieki gaida, un attiecībā arī uz nedaudz iesprūdušiem jautājumiem sociālā dialogā, ko man kā arotbiedrības vadītāji jāuzdod. Tie ir, piemēram, par atalgojumu uzlabojumu un jo īpaši par piemaksām Covid-19 laikā klātdienē. Jo darbinieki ir strādājuši un ļoti gaida šo labo ziņu, un vai jums ir kas piebalstams šajā sakarā? Man neliekās pareizs formāts runāt par atalgojuma kaut kādām izmaiņām un solījumiem ēterā un nezinu, televīzijā, radio vai vēl kaut kur. Tas ir tomēr jādara darba kabinetos, jo šeit būs grūti iztikt bez kaut kādiem būs mazāk patiesības graudu noteikti tanī, ko mēs darām publiski, nekā tad, ja mēs to darām tiešām pēc būtības kaut kādā kabinetā. Bet to, ko gan es varu pateikt, kad pagājušajā gadā mēs ļoti daudz ko darījām, lai uzlabotu darbinieku darba samaksas situāciju. Arī pēdējos gados, procentuāli mūsu pieaugums pēdējos 5 gados bijis vidēji 70% darba samaksā, tāpēc tepat vienu gadu es tā negribu izcelt, bet pagājušais gads bija tiešām īpašs, kad mēs gan mainījām pasnieku, tātad ieviesām pasnieku gabaldarbu par pensiju piegādēm, papildus klāt jau esošajiem, ieviesām papildus pasta nodaļu motivācijas sistēmu, kas joprojām šogad arī strādā, arī šī te pasnieku sadaļa strādā joprojām arī šogad. Mēs ieviesām tādu jauninājumu, kas nebija pirms tam vispār, tā ir automašīnu, autovadītāju, jeb šoferu, algas mainīgā daļa par tādiem kvalitātes rādītājiem, kur faktiski viņi de facto uzreiz sāk saņemt klāt papildus piemaksu. Mēs pacēlām visām masu profesijām darba samaksu 20. gada beigās, līdz ar to šis te efekts ir 21. Iestājās jau novembrī 20. gadā, bet arī to joprojām visas nodaļas no tā un nodaļa darbinieki no tā iegūst, maksājām 2 reizes gadā šo te piemaksu un arī Ziemassvētku un līgo naudas balvas, ko es domāju nebieži visi uzņēmumi dara. Šogad
Jā, mēs skatāmies tātad arī, protams, lai mēs varētu samaksāt, mēs skatāmies, protams, arī no mūsu budžeta iespējām un to, kādā veidā mums veidojās budžets un arī budžeta ieņēmumi gan nodaļās, gan arī no tiem klientiem, kas ir nenodaļās. Šobrīd mēs redzam to, ka mēs esam piesardzīgi šī vasaras periodā, jo ir diezgan liels izmaiņas, kas ir skāruši vispār visu nozari atkal jau bez Covida saistībā ar muitas regulējumiem no pareizāk, teiksim, nodokļu samaksu no pirmā centa visiem sūtījumiem no trešajām valstīm, kas stājās spēkā visā Eiropas Savienībā no 1. jūlija. Un, protams, pie šādiem satricinājumiem mēs esam ļoti piesardzīgi ar papildus budžeta līdzekļu izmantošanu. Tāpēc tā, kas ir tā mūsu pozīcija un ko jau mēs esam teikuši arī darbiniekiem, gan internetā, gan dažādās sapulcēs, ir, kad mēs šobrīd skatāmies, kā šī situācija mainīsies rudenī, jo, protams, vasarā bija ļoti liels sūtījumu skaita kritums, un pie tik lielām svārstībām ir jābūt nedaudz piesardzīgiem ar papildus finanses līdzekļu izlietošanu. Tāpēc to, ko es varu teikt droši, kad ja mēs sasniegsim arī šī gada budžeta rezultātus un arī pašu nodaļu budžeta rezultātus, mēs arī atradīsim naudu arī šogad vēl papildus piemaksām, tā skaitā par Covid apstākļiem. Tā ir caurspīdība, ka dialogs turpinās par šiem jautājumiem, un tie nav aizmirsti, un ir darba devēja sapratne, ka šie jautājumi ir vajadzīgi, bet šobrīd nav īstais brīdis. Un detaļas, protams, mēs turpinām kabinetā un vienošanās apspriest, kas nav varbūt tik plaši arī atspoguļojums, kamēr nav vienošanās. Bet darbiniekiem ir svarīgi saprast, ka šie jautājumi ir dienas kārtībā un būs uz darījuma galda kabinetā un tiek risināti. Jā, darbinieks mēs, protams, informējam gan pasta ziņās, gan internetā. Šī informācija ir, un tāpatās mēs veicam arī nodaļu apzvanus regulāri, vismaz reiz 2 nedēļās, kur faktiski visas nodaļas tiek apzvanītas. Un arī tur par šiem jautājumiem, protams, no savas puses mēs stāstam, bet jā, kā mēs zinām arī mūsu uzņēmuma iekšienē, tad šie komunikācijas kanāli nekad nav par daudz. Komunikācijas kanāli nekad nav par daudz, un otrs ir dialogs, kas ir mūsu šīs dienas tēma, kad ir svarīgi saņemt informāciju un pēc tam veidot dialogu, lai panāktu kādu vienošanos vai par izmaksu, kas ir darbiniekiem svarīgi, vai par citiem jautājumiem, par darba aizsardzību, par darba laika organizāciju, par vakcinēšanos, piemēram, lai panāktu šo kopīgo izpratni un kopīgi virzīties uz mērķiem, jo pastā ir 3000 plus darbinieku, un, protams, ka arotbiedrībai ļoti interesē darbinieku drošība, nākotne, atalgojums un visi darba apstākļi, kas vien skar darbinieku ikdienu. Un tāpēc mums nākamais jautājums ir par 9. oktobru, kas ir Vispasaules pasta diena, vai Latvijas pastā ir kā gaidāms atzīmēt šo dienu un kādas varbūt ievērojams akcijas vai pasākumi gaidām? Jāsaka, ka šobrīd ar tiem pasākumiem ir tā, kā ir, un mēs arī citus pasākumus esam iepauzējuši, diemžēl, pēdējā laikā, un par to noteikti man jāizmanto izdevību un jāatvainojas darbiniekiem. Primāri, ka mēs esam viņiem, ne mēs esam laupījuši, bet šī situācija ar Covid ir laupījusi šo gada darbinieku sumināšanu un tādā klātienē plašākā lokā mēs to šobrīd esam transformējuši, ka es kā valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi brauc individuāli pie šiem labākajiem darbiniekiem un apsveic, bet tā ir lieta, ko mēs noteikti neaizmirsīsim un turpināsim darīt. Par speciāliem pasākumiem tieši šim 9. oktobrim mēs neesam domājuši, visticamāk, ka būs tradicionāls apsveikums darbiniekiem, bet šobrīd ar šādiem plašu mērogu pasākumiem mēs pauzējam. Protams, to arī prasa epidemioloģiskās prasības un kopējā situācija ir tāda, ka rudenī pasta darbiniekiem tieši pieaug darbs, it īpaši nākot Ziemassvētkiem un visiem lielajiem svētkiem, jaunam gadam un tā tālāk. Un visbeidzot, kāds ir jūsu novēlējums Latvijas sakardarbnieku arotbiedrības biedriem, pasta sektorā un Latvijas sabiedrībai kopumā?
Grūts jautājums. Es noteikti, ja runājam par pasta darbiniekiem, tad es pirmkārt gribu pateikt paldies vēlreiz pie iespējas par viņu darbu, azartu, par to, ka pasakam klientam labrīt vai uz redzēšanos, pasmaidam, tie ir it kā sīkumi, bet šajā trauksmainajā laikā klienti to noteikti novērtē. Un to vēlreiz arī pierādīja šis te mans iepriekš pieminētais šī akcija, kur tiešām klienti balso par gan labākajiem pasnodaļu operatoriem, gan labākajiem pasniekiem. Un to, ko mēs redzam, ka šis anketu skaits, kas liela daļa ir rakstīta tiešām ar rokām, nevis digitāli noformēti, ir pār pa 11,000. Tas ir ļoti ievērojams cipars, un faktiski 946 darbinieki saņēma novērtējumu no kāda klienta. Tā, ka es šeit gribu izmantot izdevību un pateikt paldies par šo te darbu. Šis darbs noteikti ir jēgpilns, jo tajās anketās ir ļoti daudz arī tādi dziļi privāti stāsti, kur cilvēki pasakās un pasaka paldies. Tā ka, es domāju, tas ir divi tik nozīmīgi, ja mēs daram darbu, kas kādam rūp un kas ir vajadzīgs. Un šis te laiks, kas Covid laiks, es domāju, ka to pierādīja, tāpēc, ko es vēl novēlēt varu ne tikai pasdarbiniekiem, bet visiem ir izturība, iecietība, veselība un galvenais saglabāt pozitīvu garu un cīņas spēru. Viennozīmīgi liels paldies. Pastā tiešām strādā patriotiski un pašaizliedzīgi darbinieki, un jo īpaši arotbiedrībā, ko mēs ikdienā redzam, ka viņi ir ilgtermiņā, viņi ir tiek galā ar dažādām situācijām un dara, ko var un vēl vairāk, un tiešām arvien profesionālāk, laipnāk un tiešām aug, kā saka, katru dienu iemācās ko jaunu, gan digitalizācijā, gan valodas jomā, gan kultūras saskarsmes jomā. Un to tiešām ir prieks redzēt. Un mēs novēlam jums arī veselību, izturību un panākumus profesionālā karjerā un citās jomās. Un paldies, ka bijāt šodien intervijā. Paldies, un paldies arī arotbiedrības vadībai par tādu uzaicinājumu. Tāds interesants formāts, un arī jums novēlu visu labāko. Paldies! Ja tev ir kāds pazīstams, kam liktos interesanti šī informācija, droši dalies. Piesako mūsu YouTube kanālam un ieskaties www.lsab.lv. Droši raksti lsab@lsab.lv un atjaunosim arotbiedrības kopā. Raidieraksts tapis sadarbībā ar Marana Productions.